Bērns podziņmācību var iemācīties tikai tad, kad viņam sāk veidoties apziņa. Apziņa, tas nozīmē to, ka bērns sāk sevi apzināties. Viņš zina, ka es eksistēju, un ar šo apziņu viņš sāk arī apzināties un izjust, ka viņam ir savs ķermenis, un viņš sāk arī viņu izjust un sāk translēt, nebūs tāds pareizais vārds, bet sāka komunicēt ar savu ķermeni un sāk atpazīt ķermenī signālus. Un kāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs neiekāpjam šajā lielajā kontrolē, ka sākam bērnu vadīt? Tāpēc, ka mēs bērnam varam noņemt šo neatkarību, un bērns var iemācīties, kad es izteikšos tā ļoti, ļoti spilgti šobrīd. Varbūt tas varētu šķist nedaudz aizskroši, bet tas vienkārši, lai vairāk vizualizētu, ko es ar šo domāju. Jo, ja bērnam mēs sākam regulēt viņa ķermeni, bērnam var būt tā sajūta, ka viņš tā kā ir kā marionete, kuru mēs varam vadīt.